Sveiki, novadnieki! Mani sauc Igors Krievs no 8. saraksta. Šodien es gribu parunāt par, manuprāt, vissvarīgāko tēmu šajās vēlēšanās. Tā ir iespējamā finansējuma apgūšana vai jēgpilna piesaistīšana mūsu investīciju projektiem. Tās ir tās saucamās Eiropas Savienības naudas. Jā. Tātad vispār zināms fakts ir, ka ar pašu ieņēmumiem knapi pietiek uzturēšanai tikai. Visus objektus uzturēt un tā tālāk. Bet, lai mēs attīstītos, investētu, ir nepieciešams strādāt ar šīm Eiropas Savienības naudām. Vispār zināmā informācija un fakti liecina par to, ka Latvija un konkrēti loģiski arī Līvānu novads ir diezgan kūtri Eiropas naudu piesaistīšanā, jeb apgūšanā. Ja? Tātad cipari ir sekojoši. 500 miljoni katru gadu netiek piesaistīti, jeb apgūti. Ja? Tas ir milzīgs cipars mūsu mazajai Latvijai. Tātad Līvānai sastādā drusciņi vairāk pa 1% no Latvijas koprodukta. Un vienkārši aritmētika rāda, ka katru gadu mēs zaudējam objektu, projektu, teiksim tā, līdz 5 miljonu vērtībā. Ja? Kā viens visuzskatāmākais piemērs ir nesen uzbūvētais Līvānu peldbaseins. Viņa investīcijas sastādīja pusotrs, līdz 2 miljoni eiro. Tātad katru gadu mēs neuzbūvējam vienu šādu peldbaseinu Līvānu novadā, Līvānu pilsētā, jūs sapratāt. Tātad ap šīm Eiropas naudām ir milzīga birokrātija. Necaurskatāmi sarežģīta schēma ir, lai viņas piesaistītu, un viss ir birokratizēts, viss ir ļoti sarežģīts. Tas noteikti ir jāšķetina un noteikti ir jāmēģina atrast ceļus, kā uztaisīt projektus, lai varētu pie šīs naudas tikt. Mēs zinām, Latvijā ir pašvaldības, kur ir, manuprāt, labāk veicies, kur ir vairāk uzbūvēts, kur šis process ir raitāks. Ja? Tātad mēs loģiskā veidā nonākam pie speciālistiem. Cik es paskatījos domas struktūrā mūsu Līvānu novada, ar šiem jautājumiem strādā 1-2 cilvēki, pēc manā, cik publiskā pieejama informācija. Ja. Manuprāt, tas ir mikroskopiski maz. Ir jāpiesaista speciālisti. Un ne tikai vietējie. Tātad mums ir jāvelta visas pūles, lai atrastu cilvēkus, kas ar šo tēmu ir spējīgi tikt galā. Ja. Tātad ir jāmācās daudz no veiksminiekiem. Pirmkārt, Latvijā jārunā ar pašvaldībām, kur šīs lietas ir veikušās labāk. Jāskatās arī ārpus Latvijas. Jā. Pieņemsim, mans mīļais piemērs ir Polija. Visi zin, ka poļi ļoti veiksmīgi apgūst šīs Eiropas naudas. Kāpēc mēs nevarētu no viņiem pamācīties, sasaistīties ar viņu pašvaldībām, ar cilvēkiem? Tas nav grūti, tas ir atsevišķi darbs, ko noteikti neviens nedara, bet mēs noteikti ar to nodarbosimies. Vēl obligāti viens jautājums ir šo projektu kvalitāti. Viss notiek diezgan kampaņaveidīgi, ja? Tātad vienā pašvaldībā vai viena projekta rakstītāji kaut ko izdomā, tad visi vairāk vai mazāk to lietu kopē. Kāpēc gan mēs nevarētu kaut ko izdomāt, vai ne? Tātad jāskatās uz šo projektu kvalitāti. Tas ir otrs moments, jā. Un visbeidzot, es gribu aicināt, un es esmu pārliecināts, ka vienkārši vairāk jāstrādā. Mēs par daudz svinam svētkus, par maz strādājam. Tātad es aicinātu visus maksimāli pievērsties šīm jautājumam, jo šis ir mūsu viens no vispār attīstības pamatjautājumiem. Jā. Lai mūsu projekti nav kuriozi, lai nebraukā Eiropas prokurori, bet lai mēs
attīstītos un taisītu un darītu to, kas novadam ir vajadzīgs. Tā būs mana prioritāte, un nekas nav svarīgāks par šo. Ja? Tātad aicinu visus strādāt, aicinu visus par mums balsot, mēs šos jautājumus risināsim un noteikti atrisināsim. Paldies!